Mēs šobrīd atrodamies ļoti interesantā enerģētiskās izaugsmes posmā, kur plašināt apziņu ir ļoti aizraujoši un vienlaikus arī viegli. Ir brīži, kad liekas, es visu zinu, es visu jūtu, un pēc brīža ir nākamais attīstības posms, un tu brīnies, kur vēl. Lūk, un šodien gribu pastāstīt par to, ka mēs varam mazliet izsekot mūsu apziņas izaugsmei, un ir arī zināma klasifikācija izveidota, kas ir nosacīta, bet tomēr pēc kuras var vadīties, cik tālu mēs šobrīd esam mūsu apziņas līmenī. Pirmais apziņas līmenis šādu cilvēku uz pasaules, uz planētas Zeme ir palicis ļoti maz, tomēr viņi ir. Tie ir cilvēki, kas pārsvarā dara ļoti vienkāršu darbu, viņi viņu dara ļoti labi, viņi viņu ļoti labi prot, viņiem sanāk. Šie cilvēki arī ļoti labi seko dažādām kolektīva norādēm. Viņiem būtībā nav personības savas, bet ir tāda kolektīva apziņa, kurā viņi dzīvo. Var sakot, tie ir cilvēki, kas dzīvo, piemēram, ciltīs, vai tie ir cilvēki, kas dzīvo tādās sabiedrībās, kur viņi vēl aizvien jūtas labi sistēmā. Un šie cilvēki neaizdomājas par kaut kādām garīgām lietām. Viņi ļoti bieži dara, kas viņiem jādara, parūpējas par to, par ko vajag parūpēties. Un ļoti bieži, ja viņi balstās uz savu zemapziņu, viņi pat var nonākt pie pareiziem dzīves lēmumiem. Viņiem no zemapziņas atnāk īstie impulsi, lai kaut kādu savu dzīves dilemmu atrisinātu. Bet tas nenāk caur tādu personības prizmu. Sanāk, ka otrās dimensijas apziņas paplašināšanās, tie ir cilvēki, kas jau ir sapratuši, ka var kaut ko pārdot, kaut ko nopirkt, kaut ko nopelnīt. Viņiem ļoti bieži viss kārtībā ir ar naudu, šādu cilvēku pasaulē ļoti daudz. Viņi prot sarunāties, viņiem ar komunikāciju ļoti labi sokās, viņi spēj sarunāt, viņi spēj visu nokārtot, un viņiem arī ar seksualitāti ir diezgan labi, viņi jau prot baudīt, nevis vienkārši mīlēties, lai radītu bērnus, bet arī, lai izbaudītu kaut kādas lietas un pieskārienus. Lūk, bet vēl šajā apziņas līmenī viņi neaizdomājas par kaut kādām augsti garīgām lietām, viņi vēl pagaidām tikai fokusējas uz kaut kādiem materiāliem labumiem, un kā ēna šajā līmenī ir minams tas, ka viņi var kāpt pāri līķiem, ja tā var teikt. Lūk, trešais apziņas līmenis ir cilvēki, kas ir vadītāji pirmajiem diviem apziņas līmeņiem. Šeit var būt arī dažādi direktori, politiski līderi šajā trešajā apziņas līmenī. Šie cilvēki jau prot pielietot savas individuālās kaut kādas spējas, kas viņu personības raksturo. Šie cilvēki rada kaut kādas sistēmas sastāvdaļas, kaut kādas struktūras, formulas, algoritmus, pēc kuriem dzīvot tiem pārējiem, kas ir pirmajos divos līmeņos. Šiem cilvēkiem jau ir augstākas tādas garīgās vērtības pieejamas, viņi jau aizdomājas par kaut kādiem ētiskiem aspektiem. Taču joprojām šeit cilvēks var salīdzināt ar kaut kādu varbūt tādu negluži divkosību, bet ar ļoti elastīgu varbūt tādu ētisko izpratni par dzīvi, varētu salīdzināt ar sunīti. It kā sunīts jau saprot, ka viņš negrib tur sāpināt saimnieku, un sunīts jau izrāda empātiju, un viņš jau, piemēram, spēj
samīļot saimnieka bērniņu, bet tiklīdz saimnieks aizgriežas, šis pats sunīts var sagrauzt viņa čību vai nozagt kauliņu. Tātad te vēl ir tā ētika un empātija tāda svārstīga, daudz kas balstās uz kaut kādu personīgu interesi, uz ego, protams, šeit daudz kas balstās un notiek. Lūk, 4. līmenis ir ļoti interesants un mums diezgan labi izplatīts. 4. apziņas līmenis ir cilvēki, kas jau diezgan labi pārvalda savas emocijas, spēj būt patiesi, jūt. Šeit var būt cilvēki tādi, kas nodarbojas arī ar kaut kādām ezotēriskām lietām, piemēram, kaut kādi tarologi vai cilvēki, kas tur liek rūnas. Bet šeit ir tāda interesanta īpatnība. No vienas puses viņi jau ir pieskārušies kaut kādām garīgām zināšanām, un dažreiz viņi pat jūt jau kaut ko ārpus fiziskā ķermeņa, bet viņi joprojām vēl ir ierobežoti. Ierobežoti tādā ziņā, ka, piemēram, ja viņi nodarbojas ar kaut kādu pareģošanu, tad viņiem ir svarīgi pieķerties tām pašām kārtīm, kaut kādiem instrumentiem, vai viņi pieķerās kaut kādiem rituāliem. 4. apziņas līmenī ļoti bieži ir šāmaņi, magi, ekstrasensi. Tie ir cilvēki, kas ir kaut kur pusceļā uz savu garīgo īsteno izaugsmi. Viņi daudz ko zina, daudz ko jūt, viņi miedarbojas ar stihijām ļoti spēcīgi, viņi miedarbojas ar gariem, ar garu pasauli. Viņi daudz ko spēj izdarīt, kaut ko jau viņi var arī palīdzēt citiem, taču pieeja augstākajiem plāniem, dievišķajai dabai, kosmosam, kaut kādām citām civilizācijām viņiem vēl nav pieejama. Tā ir lieta. 4. apziņas līmenī atrodas arī lielākā daļa reliģiozu egregoru, jo būtībā egregori tikai šajā līmenī var gūt tādu pilnvērtīgu vāru, naudu un tā tālāk. Tā kā daudzi cilvēki, kuri ir piesaistīti kaut kādai ticībai, viņi atrodas 4. apziņas līmenī un viņiem ar to ir gana. 5. apziņas līmenis. Tā saucamā pārēja no vecā garīguma uz jauno garīgumu, un 5. apziņas līmenī atrodas nepārāk daudz cilvēku salīdzinoši. Nezinu, tie varētu būt 10% no pasaules iedzīvotājiem, kas šobrīd dzīvo, taču viņu skaits visu laiku palielinās. Un 5. apziņas līmenī ir vispirms dažādi pasaules līderi, kuriem piemīt tā saucamā harizma, kuri spēj iedvesmot, paraut līdzi ar kaut kādām idejām cilvēkus pārliecināt. Tāpat tie ir augsta līmeņa kaut kādi kino režisori vai dzejnieki vai rakstnieki, kas kļūst ļoti populāri, pateicoties tam, ka viņi uzķer kaut kādu kolektīvo vaibu, kaut kādu vajadzību. Un caur savu mākslas darbu to spēju apmierināt. Un šeit mums jau parādās tāda ezotēriskā paudze. Tie ir dziednieki tādi, kas jau ir saskārušies ar savām enerģijām, ar savu spēku, un viņi spēja ar savu spēku jau ietekmēt citu cilvēku enerģijas, vēst viņus rezonancē, dziedināt, līdzsvarot. Viņi arī spēja atrast īstos vārdus, viņi spēja darboties plūsmā, viņi arvien vairāk jūt, arvien vairāk apzinās, viņi iet tādā vārda patiesumā, īstie vārdi atnāk, viņi arī redz, cik svarīga ir pašrealizācija, tāda autentiska izpaušanās, un viņos mazinās vajadzība pēc instrumentiem. Tātad viņiem vairs tik ļoti nevajag kārtis vai tur kristālus vai kaut kādas tur rūnas vai kaut kādas tur vai svecītes vai tam līdzīgi. Viņi paši sevi sāk uztvert kā vislabāko instrumentu. Un līdz ar to neviens ārējais instruments viņus pārspēt vairs nevar.
Lūk, tas ir piektais līmenis, un 6. līmenis ir ļoti svarīgs, jo 6. apziņas līmenī cilvēki jau sajūt savu smalko jušanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi redz enerģijas, viņi spēj šīs enerģijas diezgan lielā mērā pārvaldīt. Viņi vairs neredz pasauli lineāru, bet daudzdimensionālu. Viņi saprot, ka mēs vienlaikus esam gan šajā dzīvē, gan iepriekšējās, gan paralēlajās. Un viņi spēj to visu redzēt vienlaikus. Viņiem vairs nav tas jāsadala pa plauktiņiem, lai prātam būtu skaidrs, jo šajā līmenī prātam vairs daudz kas nav saprotams. Šeit darbojas citi likumi, šeit pieslēdz kvantu fizika un tā tālāk. Šajā līmenī jau rodas īsteni tādi gaismas nesēji, garīgi skolotāji, kas spēj dzīvot paši pēc beznosacījuma mīlestības principiem, un visu, ko viņi dara savā garīgajā darbā, ir vērsts tikai daļai uz viņiem pašiem. Lielākoties viņu procesi un viņu izaugsme ir vērsta uz viņu apkārtnes uzlabošanu, uz lauka turēšanu. Viņi arī ir ieinteresēti, ka viņu garīgā izaugsme nāk par labu visai pasaulē kopumā, visumam kopumā, visām iespējamām būtnēm, kas atrodas redzamajos un neredzamajos plānos. Un, ja viņi ir ieinteresēti finanšu līdzekļos, ja viņi tiecas pie finanšu izaugsmes, tad tikai ar tādu nolūku, lai augtu paši, lai iegūtu ar vien lielāku dziļumu, plašumu. Šeit jau tik tiešām tā apziņas plašināšanās notiek diezgan iespaidīgi, strauji. Te pieslēdz klāt, teiksim, gaišredzība, pieslēdz klāt telepātiskas spējas un channelings, un spēja sarunāties ar savu ķermeni, spēja sarunāties ar apkārtējo pasauli, ar dažādām būtnēm, dažādām energostruktūrām. 6. apziņas līmenis mums dod iespēju sevi redzēt kā šo dievišķo būtni, kas nav tikai cilvēks un cilvēka ķermenis. Tas jau ir tāds dvēseliskais līmenis, kurā dvēsele apzinās savu misiju, savas iespējas un tā tālāk. 7. apziņas līmenis ir diezgan reti sastopams, vēl pagaidām. Reti tas nozīmē no miljonus cilvēkiem tie varētu būt daži. Un šajā 7. apziņas līmenī atrodas jau cilvēki, kas spēj komunicēt ar saviem garīgajiem gidiem, kuratoriem, ar savu zvaigžņu ģimeni. Nu, te ir riktīgs saslēgums ar kosmosu, un vienlaikus spēja palikt cilvēka ķermenī, būt sazemētam, un šajā līmenī cilvēks vairs neatkrīt atpakaļ kaut kādās vecajās savās izteiksmes formās, tādās kā ciešanas, vai slimības, vai upuris, un tam līdzīgi. Būtībā visas tās sadaļas viņu vairs neskar, šāda veida pieredze ir izdzīvot un vairs nav aktuāla. Tas ir 7. apziņas līmenis. 8. apziņas līmenis ir kaut kas tāds, uz ko šobrīd daudzas dvēseles tiecas, bet kas varbūt šobrīd nav līdz galam vēl aizsniedzams. Nevar zināt, kā tas būs pēc 5-10 gadiem, ņemot vērā, cik strauji mēs augam. Tas ir 8. apziņas līmenis, kurā mēs visbeidzot varam paziņot, ka esam radītāji.